ieraudzīt vaigā un arī pateikt paldies un sumināt visus tos mūsu darbiniekus, kuri atkal, varbūt tas tās nav tik labi, jo atkal gads ir pagājis un atkal veterānu saimē ir piepulcējušies. Veterāns, tas tāds vārds, ja? Veterānu saimē ir piepulcējušies vēl mūsu kolēģi, bet es domāju, uzņēmumam tas ir tikai iegūms. Tā ir tā lieta, kas dara uzņēmumu stabilu. Mūsu darbinieki, kurus tiešām ilgus gadus ir strādājuši, atdevuši savu prātu, spēku, varbūt pat veselību. Te gan man uzreiz jāsaka, arotbiedrība un Raimonds, tas nav tāpēc, ka ir slikti darba apstākļi. Tas noteikti ir tāpēc, ka cilvēks strādā no sirds. Un par to jums tiešām daudzkārt paldies. Es ceru, ka mēs arī turpmāk jūs redzēsim mūsu rindās un mēs daudz lietas vēl sasniegsim. Es nezinu, vai šī brīdī vajadzētu mums atskatīties uz to, kas ir izdarīts, jo tomēr, un ko darīsim nākošgad, jo tomēr šovakar uzmanības centrā esat jūs, tie, kuri ir tās daudzas labās lietas darījuši un arī izdarīs nākotnē. Es ceru, ka viss, kas mums bija plānots, viss tas izdosies, un arī nākošajā gadā mēs tikpat veiksmīgi turpināsim savu darbu. Paldies jums vēlreiz par to, ko jūs esat darījuši uzņēmumu labā, arī rīdzinieku labā tajā skaitā. Nevajag kautrēties no saviem sasniegumiem. Paldies jums! Tagad ir programmas tosts. Nu, ja tosts, tas jau ir daudz sarežģītāk. Ziemassvētki bez sniega varbūt nav īsti tā noskaņa, bet līdz Ziemassvētkiem vēl ir kaut kāds laiks palicis. Tā kā cerēsim, ka viss būs. Pagājušā ziema mums nekāda sniega netraucēja. Mēs tāpat visus savus darbus veicām. Tā kā varbūt arī drusciņi to sniedziņu Ziemassvētkos, lai ir tāda priecīga, laba noskaņa, lai visiem jums priecīgi Ziemassvētki un arī bagāts, laimīgs un veselīgs nākošais gads. Par jums! Var saskatīt. Tad labvakar visiem. Man ir liels prieks jūs redzēt šeit visus šovakar tik krāšņi saposušos un svinīgi noskaņots. Es gribētu jums pateikt lielu paldies visu pārējo biedru un kolēģu vārdā par šo te lielo ieguldījumu, ko jūs esat veikuši un snieguši gan Rīgas satiksmes kopējā kaplā, gan arī pārējiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. Un piebilstot gribētu arī novēlēt jums laimīgu jauno gadu un pārdomām bagātus un sirsnīgus Ziemassvētkus. Paldies! Paldies, Vērkumi. Nu, tagad izšķirošais mans tāds garais teksts, sentimentālis. Ir cilvēki, kas visu grib pacelt uzreiz, nevis mierīgi un prātīgi izstaigāt, cik reizes nepieciešams, bet ņemt un celt, raut uzreiz. Itin kā patiktu, ka ir smagi. Ir tādi cilvēki, bet ir arī pavisam citi ļaudis, tie, kuri neskrien pa galvu, pa kaklu, bet lēnām, prātīgi paskatoties pa labi, paskatoties pa kreisi, pārliecinoties, vai bērnu ratiņi nav durvīs iesprūduši, vai vectēva bārdas gals nav kaut kur ieķēries. Tādi cilvēki pasaulē dod kārtību, dod pēctecību. Pat ja manā diena ir bijusi tramīga un nervoza, kad atverās durvis un es redzu viņu. Jau 30 gadus redzu viņu kluso smaidu un vērīgo skatienu un arī drošās rokas, kas mani jau 30 gadus aizvizina tieši uz mājām. Kad to redzu, tad ir Ziemassvētki. Ir mājas, ir miers, ir skaidrs, ka pasaule nav radīta vakar. Ir skaidrs, ka pasaules gals nepienāks rīt.
Zinu, ka neko nenokavēšu un nekas mani nepārsteigs, jo no savām sliedēm vēl neviens nav izlecis. Mierīgi un droši ripojam tālāk. Zinu, tas bija gari un centimentāli, bet ko nevar darīt. Ja sirds liek, dāmas un kungi, klātesošie, ir pienācis laiks pateikties tiem, kuru pēc mēs šovakar šeit esam pulcējušies. Laiks darba veterānu apbalvošanai, un tāpēc aicināšu palīgos Leonu Bermhen kungu un Raimondu Gaļu kungu. Ļoti labi, tad mēs arī ar viņu sāksim. Un tā, viņa ir ierakstīta sarakstā, ka nebūs, bet tomēr viņa ir pārdomājusi, un viņa ir atnākusi. Un tā, sveicām pirmo no sveicamajiem Ludmila Sapelkinā. Aplausē! Droši, Ludmila, redz, kurs. Raimonds, meitenes. Ludmila, būs jānāk, pēc tam būs lielā fotografēšanās. Jūs šeit uzgaidīsiet arī pārējais. Vēl puķis! Labi, ka jums ir tas dežūra autobus, kas aicina. Pa nākamo mēs aicinām saņemt šo apliecību un godzīmes Arturs Šimanskis. Visi kautrējās, tāpēc. Tik ilgus gadus strādā un kautrējās. Es nāku šeit ar mums. Es netraucēju meistariem fotogrāfiem. Sanāks filmas, vai kaut. Ar malbūt filmas. Aha. Tā. Un kad ir atrast lietu, tāpēc tādā prostā. Nākamo sveicamo aicinām Sergejs Puntus. Jūs, Sergi, kur? Tur jāiet, ja pie visiem nemokiet, ko mums būs kopbildi. Kā izlaidumā. Citra Krastiņa! Jā, tur visvairāk es dzirdēju to šampaniešu mīgāju. Sveicēji pēc tam būs visi. Būs oficiāls sveikšanas brīdis. Neapstraucieties, tie, kas ir jau Paldies. Un nākamais sveicamais Edvards Deimo.
Inta Kurzemniece. Vēl tur ir daudz visādi dāvani. Kā nākamo Manāna Sauko. Manāna skumi. Ināra Neškova. Rakitska. Sveicamais ir Juris Lagalis. Un tagad būs grūtākais darbs. Tagad būs kopbilde. Nāksiet no lūdzu šurp. Visi. Jūs arī paliekiet. Sveicēji. Jūs kopā. Nāciet, izratojieties skolas izlaidumu. Atceraties, var pakāpties kāds, kurš drosmīgāks. Jā, fotografi jūs regulējat. Kā jums vajag? Kā atkārt. Drusciņ uz to pusīt, drusciņ uz to pusīt, jā. Tā meiteni priekšā, nāciet lūdzu priekšā, puisis aizmugurējās paaugstinājumi, Ļoti smuki. Man patīk, ne, fotogrāfi kā jums. Fotogrāfi ir lūdzu tādējās. Sākam Ziemassvētki. Nu, visi svētki. No Bērnkiem kungu, viņš tāds smaidīgs, jūs arī lūdzu, ja? Jā, mēs ar savu puiši skatāmies uz priekšu, ja lūdzu, viņš tā mēs. Kāpēc? Un tā fotografi jūs esat apmierināti ar bildi, ja? Tad tagad gan sveicēji var dot sveikt mūsu veterānus. Lūdzu, tagad ir oficiālās sveicēju brīdis. Nē, būs vēl, jūs neuztraucaties. Būs vēl, es laikam viens pateicu. Jā, jūs.
gribam iebilst, ka es vēl nekad nebijām dejoši par rozēm. Lai jums jauks sēd! Paldies, lai jums jauks vakars! Paldies! Saula! Tagad fotogrāfa atkal ir jūsu laiks. Neviens kāda var ir fotogrāfa. Sveicēji lēnām sākāt tauties. Nesteidzieties, mums vēl smuka bildi jautājums. Tā kaut kā šitā grupa savādāk sastājas pa 3. Ir labi. Jā. No. Tagad tos cilvēkus vēlēties vērā, jā. No. Vēl zemāk, jā, uz skurienes viņi. Tur bija labi. Priekšā. Vairāk nav. Nav. Vairāk nav. No. Vai tā nebūs. Es visiem novēlu priecīgus, svētīgus šos svētkus, un galvenais šajā laikā nepaskrieniet garām, apsēdieties, padomājiet un izbaudiet katru mirkli. Neko. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that may be okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my ways. Let me be empty and weightless, and maybe I find some peace tonight in the arms of an angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room. May you find some comfort here. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of an angel. May you find
pieteikšos svētkus. Paldies, paldies, Karina Kromā. Vēlreiz ar aplausiem. Ļoti skaists Ziemassvētku atmosfēras priekšnesums. Mēs visi zinām, ka strādāt vajag ne tikai ilgi un sportiski, bet arī izcili. Rīgas satiksmē ir ļaudis, kuri ir pierādījuši to, ka uz viņiem un viņu veikumu var paļauties. Un jau kuro gadu labākajiem darba darītājiem tiek pasniegts uzņēmuma Rīgas satiksme visaugstākais apbalvojums – godazīme. Un tāpēc, Emkenkungs, Gaikungs, lūdzu sveiksim arī šī gada šīs godazīmes ieguvējus. Un aicinām šo godazīmi saņemt 6. autobusu parka autobusu vadītāju Aleksandrs Meļikovs. Aleksandrs nekur nesteigās. Aleksandrs arī uzskaitīja, arī šie godzīmes saņēmēji būs droši vien pēc tam nofotografēsimies. Tā nākamo šo godazīmi aicinām saņemt pirmā trolejbusu parka prezidentājs Andris Zvejš. Aicinām saņemt arī elektrosaimniecības vecāku elektromontieri Laimonī Gailī. Mūsu izcilnieki ir saņēmuši godazīmes. Tagad fotografēšanās, kungi. Te būs daudz vieglāk. Nu, jūs kungi stāvēt, es nezinu, ka kaut kāds sardzē kādā. Tur arī bija doma tādas tos trakākiem metieniem ar kaut ko tādu izies, vienkārši uz šovu kaut ko tādu. Un pats sniegā vīrām vies.
Viņš jau nekur nepazudīs. Kungi, nākamā dziesma, es domāju, ka dāmas atļaus ar mūsu atļauju, vēl tiks tieši jums. Ko lai saku, ja man patīk cenšas vai tik viens, bet no visiem sirdī viņš man tomēr tikai viens. Šis varbūt, kas dejot lūdz un saldi ausīs čukst, kam zem raibās kakla saites sirds zem palām pūst. Varbūt, ka viņš ir ļoti skaists, varbūt, ka it nemaz, varbūt, viņš arī kādai ļoti patiksies, varbūt, bet man nemaz. Bet varbūt tas ir labāks, kurš man laimot prot, sola sirdi ņemt no grūtīm un man vienai dot. Kādas man par viņu domas, to viņš labi jūt. Kad es vīnu, es tam saku savais draugs varbūt. Varbūt, tu esi ļoti skaists, varbūt, ka it nemaz. Varbūt, tu arī kādai ļoti patiksies, varbūt, varbūt, varbūt. Šodien saku, ja man darba tīkams luizes stāv, acīs ieskatās un pēkšņi mums ir runāts sāp. Viņš tik labs un sirsnīgs, liekas tiešām kā ne